Tātad tas būs video, kā parakstīt dokumentus ar elektronisko parakstu, izmantojot šādu karšu lasītāju. Saucās Smart Card Reader, kurā jūs varat ielikt savu ID karti. Tā es viņu tagad atvēršu. Tā viņš izstās atvērts, kā maziņš flešiņš. Un šitien te viņš atverās uz malu šādi. Un ja jūs ieskatīsieties, tad var redzēt, ka šeit ir tādi kontaktiņi. Šeit ir redzami kontaktiņi, līdz ar to karti jāieliek, lai viņi pieskarās šiem kontaktiņiem. Tātad turam šādā stāvoklī. Ņemam savu ID karti. Es viņu bišķi aizlīmēju, lai neredz manus datus. Un ID kartei šeit ir čips. Un tas čips ir jāsavieno ar tiem kontaktiņiem. Tātad griežam otrādi un liekam iekšā. Liekam iekšā uzmanīgi, līdz atdurās mazajai maliņai šeit. Šādi iztaisnojam visu, ieliekam līdz galam. Un tagad viņš ir kā flešiņš, liekams iekšā datorā. Normālos apstākļos datorā liekas šādi, ar šiem kontaktiņiem uz augšu. Te ir USB ports, un manā datorā USB portā viņš liekas ar kontaktiņiem uz augšu. Visticamākais, ka jums būs tieši tāpat. Lai pārliecinātos, ka jūs pareizi ielikāt, te iedegsies lampiņa un noskatnēs skaņa tā, kā jūs ielikāt flešiņu. Un liekot iekšā, jācenšas, lai tā karta neizkustās, lai tas čipiņš būtu kvalitīvi klāt pieskaries pie tiem kontaktiņiem. Tāpēc turam šādi un liekam iekšā. Tātad, kā jau teicu, iedegās lampiņa un noskanēja skaņa, kad ir pievienota jauna ierīce. Tagad, ja viss ir pievienots pareizi, mums ir nepieciešama programma e-parakstītājs, kura jau ir ieinstalēta iepriekš. Ja kādam viņa nebija ieinstalēta, tas jāizdara vispirms, un to var izdarīt, ieejot internetā, mājaslapā e-paraksts.lv, un šeit pie produkti jūs varat nospiest pogu leju pielādēt, lai nokopētu programmu. Jums parādīsies šīs ikoniņas uz ekrāna. Lai pārbaudītu, ka karšu lasītājs strādā pilnvērtīgi, pareizi, lai pārbaudītu kartes datus. Atveram šo ikoniņu un spiežam Card Information. Es to tagad nespiedīšu, lai jūs neredzat manus datus, bet šo nospiežot, un jūs redzat savus kartes datus, tad karte ir ievietota pareizi un ir gatava darbam. Tā, es to tā brīdī aizveru ciet. Un kā parakstīt dokumentu? Jūs gribat parakstīt dokumentu tagad. Jums vajag sagatavot dokumentu. Atversim Office, piemēram, Microsoft Word. Manā gadījumā būs bezmaksas LibreOffice. Viņš ir tāds pats kā Microsoft Word, tikai bez maksas. Uzrakstu dokumentu. Dotā brīdī nav svarīgi, ko mēs rakstam. Tas ir mācību vajadzībām, teksts. Saglabājam. Manā gadījumā ērti būtu saglabāt uz desktopa un nosaukt viņu vārdā dots. Saglabāt, aizvērt un reku parādījās dots. Tagad, lai šo dokumentu parakstītu, mums jāatver programma e-parakstītājs. Atveram. Šeit, kreisajā pusē, spiežam labo peles pogu un izvēlamies Add Attachment. Un izvēlamies mūsu jaunizvietoto dokumentu vai arī jūsu dokumentu, ko jūs vēlaties parakstīt. Izvēloties šeit uz desktop mūsu dokuments dots. Atvērt. Dokuments atveras. Tagad mēs gribam pateikt programmai, ka mēs vēlamies viņu parakstīt. Spiežam Sign e-dots. Un tagad viņš prasa, kādā veidā mēs parakstīsim. Un tā kā mums ir Smart Card Reader, mēs izvēlēsimies Sign with Smart Card šo podziņu.
spiežam. Programma prasīs ievadīt PIN kodu. PIN kods ir nepieciešams, lai kāds svešs cilvēks nevarētu jūsu vārdā parakstīt dokumentus. Ja kāds nezina, kāds ir PIN kods nāca kopā ar jūsu karti. Tātad ievadam PIN kodu 1. Ievedam PIN kodu 2. Un spiežam Continue, turpināt. Dokuments parakstījās. Es šeit bišķu pievēršu ciet, lai neredz manus datus, bet šodien te ir redzams, kas ir parakstījis dokumentu. Tālāk, lai šo dokumentu parakstītu saglabātu, jāspiež spogu Save. Un izvēlamies, kurā vietā mēs vēlamies saglabāt viņu, piemēram, desktop. Varam nemainīt nosaukumu, lai paliek tas pats dots šajā gadījumā. Spiežam Save. Desktopa uz ekrāna. Parādījās vēl viens failiņš ar tieši tādu pašu nosaukumu, tikai formātā e-dots. Jūs viņu varat sūtīt uz vajadzīgo vietu, un viņš ir oficiāli parakstīts. Lai pārbaudītu, viņš tiešām parakstīts, jūs varat vēlreiz viņu atvērt un redzēt tos datus, kurš parakstījis. Un tāpat jūs varat darīt arī kuru citu parakstītu dokumentu, lai pārbaudītu, kas ir parakstījis šo dokumentu. Ja jums ir vēl jautājumi par datoriem, par elektroniskiem dokumentiem, par programmām, tad var nākt uz www.abcservice.lv vai vienkārši zvanīt 26 333 217. Paldies par uzmanību!